Slēgt otru kameru, nu nekas. Šis gels ir ļoti caurspīdīgs. Pašu šķiedru redzēt nevar, konsistence ir vidēji bieza. Noteikti vēlāk arī pateikšu, kā tā teikt, kāda ir sajūta, kad viņš polimerizējas lampā vai dedzina vai nē. To mēs noskaidrosim maz drusciņu vēlāk. Jā, bet konsistence ir labi, man ļoti patīk. Tālāk. Es viņu noteikti arī aizvēršu ciet. Tātad tālāk paskatīsimies gēlu, kas mums ir soft white, kas skaitās pienaini balts. Un šis vispār tonis, pienaini baltais, jau labu laiku ir viens no pieprasītākajiem toņiem klientu starpā. Mūsdienās tiešām ļoti daudzi ir iemīlējuši pienainos nagus. Tā, ok, connections ir atpakaļ. Ļoti labi. Es aiziešu, ātri uzmetīšu, atspastīšos, vai viņš tiešām viss ir labi. Tā, jebkurā gadījumā, ja atkal kaut kas ar pieslēgumu nebūs kārtībā, es mēģināšu viņu pārbaudīt. Tātad pienaini baltais gels ar nosaukumu Soft White. Mums ir pienaini balts, tas skaists vēstonis. Arī vidē biez konsistents. Protams, ka šiem visiem gēliem konsistents, es domāju, būs vienādi. Šķiedras atkal jau nekādas iekšā redzēt nevar. Ļoti viendabīga masa, ļoti skaista masa. Nevaru sagaidīt, kad jau varēšu pamēģināt viņu uzklāt uz nagiem. Jo man ir doma šodien darboties tieši ar kaut ko no šiem diviem. Caurspīdīgo balto un pienaini balto. Parādīšu, kā izveidot vienu ļoti efektīvu, bet vienkāršu un ātru dizainu. Tā kā varat droši skatīties. Ir daudz labāk. Ok, super, man prieks, ka ir daudz labāk, lai gan es ko daudz neizdarīju, bet man prieks, ka ir labi. Tālāk. Trešais gels, aizmiršu parādīt. Trešais gels mums ir Ultra White. Ļoti balts gels. Viņš tiešām ir balts, ar viņu var strādāt tā kā pilnvērtīgi baltās krāsas vietā, izmantot. Viņš pilnībā nosedz, viņš ir ļoti pigmentēts. Es jau esmu strādājis ar Didiera tāda veida gēliem baltiem, un man ļoti patīk. Tas ir ļoti izdevīgi, ja jūs pēc tam arī gribat kādu pulveri iesmērēt, vai konkrēti jums tas dizainam ir nepieciešams, tā kā šis ir ļoti labs risinājums. Vienīgais jāreitinās ar to, ka nevar klāt pārāk biezā kārtā, lai viņš kārtīgi polimerizētos lampā. Tāpēc neliekam pārāk biezā kārtā, un tad nebūs problēma. Tālāk. Parādīšu nākamo gēliņu. Mēs jau palēnītēm virzamies. Kā arī, jā, aizmirsu piebilst, šķiedras redzēt nekāds nevar, konsistents, vidē biez, viss ir skaisti. Tā. Trešais gēls. Ceturtais atvainojies. Mums ir Soft Pink. Soft Pink ir parasti tāds vēsi rozīgs tonis. Šis izstāsts pat varbūt bija šis siltāk rozīgs. Principā tas ir tā kā caurspīdīgs gels, bet ar nedaudz rozīgu piestienu. Viņu nevar nodēvēt par cover gēlu, viņš pilnībā neizklās nagu un nenoseks viņu. Viņš būs tās pa pusē caurspīdīgs, līdz ar ko tas ir, nesen man arī bija pieprasījums, man klients jautāja par maksimāli dabīga naga izskatu un tieši ar šādu gēlu varētu arī taisīt tādu pavisam dabīgu naga izskatu un principā varētu imitēt pat dabīgo nagu. Jā, ļoti skaista krāsa, man patīk. Tieši tik dabīgs, cik viņu varētu būt. Kā jau atkal pamaisīšu, paskatīšos, bet ne. Arī šeit nekādas šķiedras nevar ar aci redzēt, viņas vienkārši tur ir iekšā. Un ļoti skaisti. Ļoti brīnišķīgi.
Īstenībā tagad man gribās arī ar šo kaut ko šodien padarīt, bet tā noteikti es teikšu, ieraugot katru no viņiem, jo šodien es ar viņiem iepazīstos kopā ar jums, līdz ar ko es neesmu viņus iepriekš skatījusies. Līdz ar ko arī tagad es ar viņiem iepazīstos. Tā, principā tas būs šādi te. Neliels sakārtošanās pauzīgi. Tālāk mēs skatīsimies, mums būs Milky Pink. Aha, tas bija Soft Pink, un šis mums ir Milky Pink gels. Tātad šīs būs tas, ko es iepriekš domāju. Šim vajadzētu būt tādam vēsi rozā, jā. Tas mums tāds ļoti naturāls bija. Un šis mums ir tāds vēsi rozīgs, bet viņš arī ir no caurspīdīgā gala. Līdz ar ko nagu pilnībā viņš nenosadz, un krāsa viņam ir tāda jau rozīgāka, šķietami nedaudz mazāk caurspīdīgi. Bet tāda ļoti maiga, ļoti skaista. Šķiedru atkal nevar redzēt, konsistences vidēji biez, tāpat kā iepriekšējiem. Tā teikt, ļoti skaists gēliņš. Paskatīsimies, kas mums ir tālāk. Šodien, jā, man te ar kārtību ir kā ir, bet, nu, piedodiet. Nākamais gēliņš mums ir Pink Blush. Šim jau vajadzētu būt diezgan tāda, es teiktu, pavisam dabīga paskata arī, jā. Jau uz ņūtu pusi. Tāds patīkami dabisks persiks. Noteikti ļoti labi arī varētu izskatīties ar franču manikīru. Maksimāli dabīgam izskatam. Šķiedru atkal manāmi nav. Konsistence brīnišķīga. Krāsa arī. Ārpēc, nu tā vienmēr ir. Mums nagu meistariem vienmēr ir viena problēma. Mēs kaut ko ieraugam un mums visu gribās. Un kā lai tagad izvēlās vienu no šiem 8? Es nezinu. Jūs varēsiet vēlāk, man liekas, balsot. Tālāk parādīšu nākamo gēliņu, kurš mums ir krāsa Natural. Tātad vajadzētu būt visdabīgākajai krāsai, kādu vienkārši mēs varam iedomāties. Un šī krāsiņa, šī ir tāda, aha. Ja tas bija tāds persicīgāks, šis ir kaut kas starp mazliet persiku un mazliet rozā, bet izskatās diezgan caurspīdīgs. Tūlīt paskatīšos, cik ļoti caurspīdīgs. Jā, šis ir diezgan caurspīdīgs, arī es teiktu diezgan dabīgam naga efektam. Kāpēc vispār īstenībā tādas ir izdevīgi izmantot, jo jebkurā gadījumā tad, kad jūs strādājat un apakšā liek nevis caurspīdīgu gēlu, bet kaut kādu gēlu ar kaut vai nelielu tonu, tad, teiksim, klājot neons pa virsu vai, principā, jebkur citu krāsu viņu paspilgtinās. Un mazāk iespējamība būs uzklāt krāsu pleķaini. Tā burbuļi nav mums vajadzīga, bet viņi pēc tam likvidēsies. Tātad šī mums ir krāsa Natural. Arī ļoti laba un ļoti skaista. Tālāk pēdējā krāsa mums ir Cover Natural. Tas nozīmē, ka šai krāsai ir jābūt tādai, kura pilnībā nosadz nagu. Respektīvi tā krāsa ir tik pigmentēta, ka viņa pilnībā nosaks nagu. Jā. Tieši tāda viņa arī ir. Izcils, perfekts ņūt tonis. Tāds ļoti kremīgs. Ļoti miesīgs, ja mēs pieliekam pie miesas, tad nu tiešām ļoti. Un jā, šādu ir perfekti izmantot francim. Tāpēc iesaku apdomātu variantu par varbūt tieši šāds krāsas iegādi, jo šī noteikti varētu būt topā. Tā, brīnišķīgās skaistās krāsas esmu parādījusi. Tālāk es mēģināšu, man liekas, vienkārši izzīlēt, ar kurām es šodien strādāšu. Un, principā, es nezinu, vai jūs esat iepriekš jau kaut kur lasījuši, kaut ko dzirdējuši par fibergēliem kā tādiem. Tāpēc es jūs mazliet apgaismošu, ja gadījumā nezinat. Tad, principā,
Tas ir inovatīvs vienkomponents gēls. Tas ir, jā, un tā kā bāze kā saistvielas slānis nav nepieciešams, taču to var uzklāt papildus aizsardzībai. Es strādāju tehnikā ar bāzes uzklāšanu, jebkurā gadījumā, vienalga, ko es izmantotu. Pat, ja man saka, ka var neizmantot, es bāzi izmantoju jebkurā gadījumā. Balto. Nu, es uztaisīšu dizainu, kur būs gan baltais, gan pienaini baltais, gan caurspīdīgais. Vienkārši uztaisīšu tādu sajaukumiņu sarunāts. Varbūt saņemšos un uztaisīšu ombri, jo ar šo spilgti balto, kas ir pilnīgi baltais, tas ir šis ultravide, ar viņu ir ļoti forši taisīt tieši ombras dizainu. Tā kā jā, ļoti iespējams, ka es viņu izmantošu. Un tā, tad vēl tālāk par gēlēm, piedodiet, nogāju no tēmas. Šis gēls nodrošina maksimālu stabilitātu un izturību, pateicoties smalkām neredzamām šķiedrām. Tas ir tas, ko es jau minēju, priekš kam tās šķiedras par tiek liktas iekšā, tas ir vienkārši papildus izturībai. Kā jau šie ir cietie gēli, viņi paši pa sevi jau ir izturīgi, bet šķiedra viņu padara tā kā maksimāli izturīgi. Tā kā, principā, gēlam vajadzētu būt tā kā no betona. Un es mazliet piekārtošos, jo man patīk strādāt kārtībā un tīrībā, tāpēc es te ātri tūlīt sakārtošu savu galdu, un tad mēs varēsim sākt. Vēl par šiem gēliem Didieris saka, ka tas ir pašizlīdzinošs, viegli lietojams un sniedz dabisku nevainojumu rezultātu. Tas nesatur HEMA un TPO, tāpēc tas ir piemērots arī cilvēkiem ar alerģijām, piedāvājot optimālu nagu aizsardzību. Jā, mūsdienās tas ir diezgan svarīgi, jo cilvēki aizvien biežāk sastopas ar visādām alerģijām. No gēliem, no gēla, kā no visu kaut kā. Tāpēc ražotāji, tie, kas sako līdzi visam, cenšas atbrīvoties tieši no šīm ķīmiskajām vielām, lai mazinātu iespējamību tā kā alerģisku reakciju. Un tā kā pateicoties daudzpusīgai formulai, šis fiber gēls, tas ir ideāli piemērots nagu pagarināšanai, jeb pieaudzēšanai, veidzošanai, stiprināšanai un arī remontam. Remonts šodien arī nāksies taisīt, cik taisīt patiesībā, kas ir remonts? Remonts īsti nav nekad nekāds jātais. Par remontu es devēju nolūzuši nagu pieaudzēšanu. Bet man ir plaisiņi, un es vienkārši viņu pārklāšu ar jauno gēlu, un ar to noteikti, ka arī pietiks, lai es nostaigātu līdz nākamajai profilaksei. Jā. Vēl es šodien jūs pacentīšos vismaz iepazīstināt ar maniem mīļākajiem produktiem vispār no Didiera, bez kuriem es vairs savu dzīvi kā nevaru iedomāties pilnīgi vispār necik un nekādīgi. Viena no lietām tā ir šī te, bet tā ir pārliet buņģiņā. Tas ir cleansers. Brīnišķīgākā lieta šajā pasaulē, kāda man jebkad ir bijusi, un tieši no Didiera, tas ir nagu cleansers. Lipīgā slāņa noņēmējs, vienkārši tīrāmais līdzeklis, es viņu izmantoju arī poligēlam, tā kā nav nepieciešama speciāla līdzekļa. Ar ko viņš ir tik unikāls? Es to saku vispār katrā savā šajā online meistarklasē. Tad viņš ir unikāls ar savu aromātu. Visi klienti katru reizi, kad es sāku viņu izmantot darbā, saka, Dievs, kas tik labi smaržo. Viņš tiešām smaržo brīnišķīgi. Viņš smaržo pēc zemenēm, pēc jogurta, kādam pēc āboliem šķiet, bet manā izpratnē tas ir zemeņu jogurts. Un viņš tiešām smaržo ļoti garšīgi. Tāpēc šī ir viena ļoti laba lieta, un arī savu funkciju viņš tā kā pilda izcili. Jā, to es gribēju teikt. Tad es redzēju jautājumu par to, pēc cik ilga laika es veicu sev profilaksi. Ideālajā variantā, protams, šādam garumam veikt profilaksi reiz 3 nedēļās, bet tā kā es esmu cilvēks aizņemts, es parasti to daru reizi 4 nedēļās. Jo es esmu diezgan uzmanīgs staigātājs, un es varu atļauties šiem nagiem konkrēti, kas man tagad ir uz rokām. Jau, diemžēl, ir kādas 5 nedēļas, un viņi ir piedzīvojuši ļoti daudz. Viņi man ir tāds nelaimes pārcietuši, tas ir ārprāts. Man bija galiņš, kas pilnīgi izkusa man, jo es esmu sieviete, es gatavoju ēst, un ņemot ārā no cepeša krāsnes kaut ko, jā, man sanāca, ka man vienkārši pakusa tas galiņš.
Un tad es cietos līdz šai dienai, lai neko nelabot, neko netaisītu, bet vienkārši parādītu jums, kā visu var izdarīt. Tā kā jā, šo es pagaidām nolikšu maliņā, īstenībā nejaukšu secību. Tā, atkal jau mazliet sakārtošu savu darba vidi. Atgādināšu to, ka meistarklases beigās jūs uzzināsiet unikālu kodu, kas būs derīgs 24 stundas visiem jūsu online pirkumiem. Un jūs pēc tam varēsiet ļoti forši iepirkties. Un tagad mēs sāksim, principā, interesantāko daļu. Un es sākšu. Es gribēju sagatavot pilnībā savu kreiso roku, bet, diemžēl, nepaspēju. Jā, šodien es esmu mazliet ne tas laicīgākais cilvēks. Bet, jā, vecā laka man ir noņemta. Un tagad man ir atlicis nogriezt kutikulu. Un, jā, nāks arī ir sagatavots, cik nu sagatavots. Tad man jānogriež kutikulu, jābeidz naga sagatavošana un, principā, es varēšu jau klāt gēli. Tātad etaps, ko es tagad darīšu, tas mums būs kutikulas vīlēšana, kāda vīlēšana nostāpšana, kutikulas kniepšana, jo es strādāju ar knaiblītēm, man tā ir pierastāk, man tā ir ērtāk. Un, jā, tūlīt ātri viņu apkniepšu. Un tad varēs sākties tiešām interesantākā daļa. Tā. Nezinu, vai jūs tagad visticamāk neko neredzēsiet. Jo es esmu piebāzus viņu tū degunam. Varbūt jums ir vēl kādi jautājumi, kamēr es viņu kniebi nosvarāt, mēģināt atbildēt. Es jums labi, ja jūs negribat man neko jautāt, es jums tikmēr varu vēl pastāstīt. Es jums varu pastāstīt to, kāpēc vispār Fiber Gel skaitās inovācija nagu industrijā. Jo patiesībā tas patiešām ir parādījies salīdzinoši nesen ar citiem produktiem. Labi, es atbildēšu uz jautājumu, tad turpināšu iesākt to. Par bezskābes gēlu es īstenībā dzirdējis neesmu, jo gēli kā tādi ir bez skābes. Tur nav skābi. Mēdz būt bāzes ar skābi, tas ir jā. Primeri ar skābi, tas ir arī jā, bet standartā vispār gēls. Viņš neiet ar skābi sastāvā. Tas ir kaut kāds ļoti dīvains gēls, ja viņš ir ar skābi. Es tiešām neesmu par tādiem dzirdējis. Par bez skābes vai ar skābes, jo manā izpratnē, cik es zinu, visi gēli ir bez skābes. Un otiņu smalkiem zīmējumiem. Ir tā, ka es vispār neesmu ļoti piekasīga pie otām. Es mēdzu zīmēt ar praktiski jebko, kas man pagadās. Es mēdzu nopirkt vienkārši parastu otu un viņu apgraizīt tik ļoti, ka viņi ir tieši tik smalki, cik man gribās, lai viņi būtu smalki, ja? Un līdz ar ko man nav tāds mīļākās ots, bet ir ota, man ir tiešām ota Francim. Un ota Francim, es tūlīt parādīšu. Ota Francim izskatās tāda. Tātad, šī ir man mīļākā ota Francim, tā ir Didier ota, Nail Art Brush, un viņa ir numur 2. Jā. Tātad, un šī ota ir ļoti gara. Un kā izrādās, ar viņu ir ļoti ērti zīmēt franci, tāpēc jā, šī ir mana franču ota. Patiesībā pēdējā laikā smalki kaut kāds zīmējumi, izņemot franci, man patrāpās ļoti reti. Un tāpēc, laikam, šī tiešām ir ota, ko es visbiežāk izmantoju, un tāpēc man pat nav īsti ko citu ieteikt.
Tālāk es redzu komentāru par to, ka, jā, nu, ja klients saka, viņam bija bezskābes gels, tad, nu, skaidrs, jā, no klientiem var vienmēr ļoti daudz ko dzirdēt, tāpēc nevienmēr tas ir jāpieņem tā kā patiešām nopietni. Live, es vienkārši nezinu, vai Instagramā ir opcija saglabāt. Man liekas, ka var saglabāt, tāpēc viņš tiks saglabāts. Un kodu uzzināt. Jebkurā gadījumā varēs, sliktākajā gadījumā uzrakstīsiet man vai Didieram, un es ticu, ka kāds no mums jums arī pačukstēs, kas tas ir pa kodu. Bet vispār tiešraidi nebūs gara. Es pacentīšos vēl stundiņā iekļauties, un tikmēr jūs varat paēst vakariņas, pagatavot vakariņas, sagatavoties rītdienai, vienkārši atpūsties, neko nedarīt. Tāpēc jā, bet es ticu, ka līdz kodam jūs arī tik un tā nonāksiet. Tātad zem šiem fibergēliem liek bondu, primer, sagatavo visu pamatu kā ierasts. Tātad zem šiem gēliem, kas tā nu man te ir? Zem šī gēla es saku, es daru pa savai vecai metodei. Es lieku primeri, es lieku bāzi un tad es lieku gēlu. Tāda ir mana formula, kā es rīkojos. Es dzirdu pēdējā laikā bieži par to, ka tiešām nav jāliek bāze zem gēla un viss tas, bet man tiešām labāk patīk, ja tur tā bāze ir. Tāpēc, kā ir, ja liek pa taisnu uz primeru vai bonda, es diemžēl pateikt nevarēšu. Nu, tāpēc man labāk patīk sagatavot, kā ir. Nu jā, neredz, tāpēc, ka es tā kniebu to kutikulu nos, nedomāju, ka tas jums ir baigi interesanti, kad es klāšu materiālu, tad jūs noteikti visu varēsiet redzēt. Cik ilgi šādi garam negiem paiet laiks profilaksei? Nu, viena roka var aizņemt kāds, nezinu, man liekas, stundas 3. Aptuveni plus mīnus 2 rokas man aiziet 7 stundas. Arī ne tikai sev, bet arī, teiksim, klientam taisīt arī aizņem 7 stundas. Tā, forši kutikulis esmu beidzot dabūjis nost. Vai liekt zem gela Rubber Base? Jā, un varu ieteikt konkrēti Didier Meta Base, bet šodien, tā kā Meta Base man ir diezgan, diemžēl beigusies, es šodien likšu uz Hard Base. Vispār, kas forši ir Hard Base, tieši šim Didier Hard Base, viņš ir ļoti šķidrs, viņš ir, nu, reāls šķidrs kā ūdens. Un tādas bāzes es parasti vienmēr ļoti bieži izmantoju dažādos dizainos. Kad vajag pilnīgi gludu naga virsmu dabūt, lai tur nav nekāds mikroplaisis un viņš tiešām gluds, tad ar šo es to visu aiztaisu ciet un tad pa virs zīmēm. Tāpēc Hard Base, jā, tam ir ļoti labs risinājums. Viņš netaisa papildus apjomu nagam, bet viņš izpild to funkciju, ka viss nogludinās. Un šodien, jā, es viņu izmantošu kā bāzi pirms gēla. Tā kā šis mums arī paliek. Tālāk. Vai ir vēl? Jūs izmantojat tikai Didier. Es izmantoju dažādus materiālus, atkarīgs no tā, kas man vispār ir jātaisa, kas man vispār ir jādara. Bet šodien jau es izmantošu tikai Didier materiālus, jo tāds ir mans mērķis. Bet tā es izmantoju citreiz pēc nepieciešamības, citreiz pēc garstāvokļa, kā kureiz sanāk. Tā kā nav tā, ka es strādāju tikai ar vieniem materiāliem. Es vienkārši izmantoju labus materiālus, kas man liekas ērti un piemēroti tam brīdim, kuros man viņus ir jāpielieto. Teiksim tā. Tagad es fiksi nopulēju kutikulu. Tā, lai vispār viss ir pasmuko. Lai gan šodien man ir grūti kaut ko izdarīt pasmuko un iekļauties laikā. Diezgan sarežģīti, bet nu labi. Kā ir tā jādzīvo? Ko es tātad, vai es izmantoju Tom gēlus? Nekādus Tom gēlus izmantoju es neesmu. Es parasti strādāju tikai ar
pārbaudītām. Ne. Es strādāju tikai ar brandiem, kas ir jau diezgan atzīti un diezgan tā teikt plaša mēroga, nevis kaut ko kāds lēno, kaut kāds mucis. Tiešām tādos materiālos neesmu pārliecināta. Nekad īsti neesmu ar tādiem strādājis un nekad visticamāk arī nestrādāšu. Bet tas ir katra paša meistara tā kā izvēlē, un ja kāds grib, tad droši var strādāt. Ja jūs jūtaties par to droši, tad kāpēc gan ne? Man patīk tāds pārbaudītāks lietas, tas arī viss. Nu, vot, tā kā viss nāga beidzot man ir sagatavoti. Un tālāk, ko es ar viņiem darīšu, es izmantošu dehidrātoru lietu, bez kuras arī nevaru dzīvot. Lieta, ko es izmantoju pilnīgi vienmēr un visur un uz visiem klientiem, tas ir Didiera dehidrātors. Tā man vajag lapīt. Īstenībā, ok, tā. Dehidrējam nagus, tas ir vienkārši lieku reizi, viņus attaukojam. Plus vēl attīru viņus no liekiem putekļiem, kas tur ir palikuši. Tā, lai turpmākais pārklājums man tiek uzklāts bez kaut kādas putekļu, bez kaut kādiem jebkādiem putekļiem, nu, teiksim tā. Bet jā, vispār, ko es vēl jums gribēju pastāstīt? Tātad vispār, jā, kam ir piemērots fibergēls?